Labdien! Mani sauc Kellija Kalniņa. Es esmu no Valmieras 5. vidusskolas 4. A klases. Es šodien jums stāstīšu pasaku par zelta cirvi. Reiz kāds vecs vīriņš nogājis upes krastā malku skaldīt. Te vīriņam nokrīt cirvis un ieveļās upē. Nu vecais vīriņš bēdājies, kā savu maizīti peldīt. Te uzreiz sācis ūdens kustēties. Kāds vīrs izlīdz to ūdens ārā, rādīja sidraba cirvi un prasīja: vai tas ir tavs cirvis? Vīriņš atbildējis: nē, tas nav mans cirvis, mans nebija tik spožs. Nu vīrs ielīdz atkal upes dibenā un pēc kāda laika atgriezies ar zelta cirvi un prasīja: vai tas ir tavs cirvis? Vīriņš atbildējis: nē, tas nav mans cirvis, mans bija tumšs. Nu vīrs ielīdz atkal upes dibenā un pēc kāda laika atgriezies ar īsto cirvi un prasīja: vai tas ir tavs cirvis? Vīriņš atbildējis: jā, tas ir mans cirvis. Ūdens vīrs teicis: tā kā tu neesi melojis, tad tu dabū visus 3 cirvis. No tās reizes vecīts kļuvis bagāts, bet to dzirdējis kāds cits vīrs vēlēdams izdarīt to pašu, aizgājis pie upes, iemetis savu cirvi un sācis raudāt. Ūdens vīrs atnācis ar zelta cirvi un prasīja: vai tas ir tavs cirvis? Vīriņš atbildējis: jā, tas ir mans cirvis. Bet ūdens vīrs to teicis: nē, tas nav tavs cirvis. Tā kā tu esi melojis, tad tu nedabūsi ne savu cirvi, ne visus pārējos. Latviešu tautas anekdote. Jānīts nāk uz skolu. Skolā viņam jautā: Jānīti, kāpēc tu vakar nebija skolā? Jānīts saka: man bija problēmas ar redzi. Skolotāji saka: bet kādas problēmas? Jānīts saka: es sevi vakar neredzēju skolā. Mana tēta dzīves atgadījums. Reiz kādu dienu mans tētis nāk uz skolu un viņam skolā prasa: Uldi, kāpēc tu vakar nebija skolā? Mans tētis saka: mans vecākais brālis Gusts bija mazliet apslimis. Skolotāji saka: bet kāds tam sakars ir ar tevi? Mans tētis saka: es ļoti vēlējos pabraukāties ar viņa jauno velosipēdu. Paldies!